Tu zini, kur es dzīvoju? Mazā vietā, tik mazā, ka to jūt kā naktī tā dienā. Pasaulē, pašā neatkarīgākajā vietā, jo no tās nav atkarīgs nekas nevienā lietā. Te iegruzīt cilvēki dzīvo cerībās, ka investēs fabrikās un jaunās rūpnīcās. Ar vergiem pie mums ir viss kā nākās, gadsimtiem ilgās tradīcijas turpinās. Šīs vietas iemītnieki izdod savus žurnālus, aprakst kārtējos kodienus un notikums banāls. Gandrīz katru reizi ar tām pašām rožām stāst par interesantu pederastu jaunākajām lažām, par to, cik kādam ir izmaksājis pulkstens un cik daudz kucēs ir pabijis viņa penis. Tā notiek tāpēc, ka te viss ir mazs, saprot, pie mums viss dzīvo uz vienas ielas. Te ir sava Lopez, savs Rikijs Mārtiņš, tikai pēdas atstājis novada pieskārienes. Arī hip-hopā ir, kas sūdz smaku tais, klozets grandi, melodiskie divais. Te ir kara aviācija, sava kara flota, par kuru jāsmējās, tā kā smējās mote. Te kādam ir Šveice, diez kas to ir izdomājis, kas to ir teicis? Mazā Parīze, no Polijas ievesto preču paradīze. Te kādam ir Šveice, diez kas to ir izdomājis, kas to ir teicis? Mazā Parīze, nu mazā var būt, bet tev liekas, ka Parīze. Sākam mūsu realitātes šovu, vienkārši izdzīvošanas spēle. Welcome to my country, pagaid Renār, tagad pievalda mēli. Okay. Šovu dalībnieks numur 1, aplausus viņai, viņa pirmā. Saņem grūtu uzdevumu, šī varona sirmā. Ir jānopērk aptiekā, pāris vienkārši zāles, bēdīgi neiztur noģīpst. Daudz tagad recepts jānes, aiziet dalībnieks otrais. Skumi noplāt rokas nav pirmais. Džeki mūsu māja apsardz darbu, pārpirkt milzīga Eiropas firma. Tagad 3 reiz mazāka alga. Nākošam dalībniekam tas ir pie dīzes vienalga. Viņa cietuma maize nav trekni, ir liesa. Uzdevums kā lielākai daļai, kas sēž. Gads 3 jāgaida tiesa. Dalībnieks 4 centrā uz mājas kāpnēm ar špricu rokā guļ, varbūt mirst. 5. dalībnieks vienīgais par visu uztraucās, un viņu vienmēr visu pasūta dirst. Ok, reklāmas pauze, tiksimies visi pēc 21. Kaupers tikmēr var turpināt visus aicināt ciemos. Te kādam ir Šveice, diez kas to ir izdomājis, kas to ir teicis? Mazā Parīze, no Polijas ievesto preču paradīze. Te kādam ir Šveice, diez kas to ir izdomājis, kas to ir teicis? Mazā Parīze, nu mazā var būt, bet tev liekas, ka Parīze. Gada Eiropas cilvēks, es droši vien, ka nebūšu. Tādēļ savā zemē tev laikam nelūkšu. Grib zināt, kā te ir, var Holanderam paprasīt. Tas tev varēs šo to interesanti pastāstīt. Viņš kādam aizķēra pašcieņu, tas ir zeibīs. Jo vairāk, jo labāk, ka muļķiem prāts pīš. Jo ja viņš visu melot vai safabricēt, kāds patriots taču viņu tiesā iesūdzēt, ko? Man neinteresē tās, kā saucās mana valsts, kādā krāsā karoks viņa ir, zils vai balts, ka būs viss normāli kaut kur pēc gadiem, un ka kāds kaut kur besjās no maniem vārdiem. Ejiet dirst, kam nepatīk visi vīzija kalēji, ar nopietnām sejām naivo prātu pisēji. Man interesē tas, ka es tagad dzīvoju čuhņā, bet tiem, kas to nesaprot, ar galvu ir dirsā. Runa mazāk par zemi, vairāk par cilvēkiem, par perfektiem lietišķā stila piekritējiem, pēc iespējas gudrāk vervelējošiem, dirsā lienot pa karjeras kāpnēm kāpjošiem, par nesaprastās zemes dažiem mūziķiem, alkāniem un daudziem citiem kretīniem. Šī vieta ir maza, te viss ir mazs, atliek tikai saprast, kas ir kas. Te kādam ir Šveice, diez kas to ir izdomājis, kas to ir teicis? Mazā Parīze, no Polijas ievesto preču paradīze. Te kādam ir Šveice, diez kas to ir izdomājis, kas to ir teicis? Mazā Parīze, nu mazā var būt, bet